Smaragdinvihreä saari, jota reunustaa taivaan sininen meri. Šrilanka, kur aizraujoši piedzīvojumi satiekas ar sirdsmieru. Sajūti mīksto smilšu pieskārienu zem kājām. Ielpo unikālo garšvielu bagātīgos aromātus, kas piepilda gaisu. Vieta, kur senās tradīcijas satiekas ar moderno dzīvi. Atklāj savu miera oāzi, tālu no ikdienas steigas. Ieklausies vēstures čukstos apslēpto dārgumu klusumā. Dodies pa saviem ceļiem, atklāj nezināmo. Pieskaries Šrilankas dvēselē un iepazīsti paradīzi, kas ir vienreizēja. Dienvidos, skarbi skaistā Usangoda. Leģenda vēsta, ka karalis Ravana šeit braucis ar saviem kara ratiem, un mītisko riteņu pēdas joprojām rotā klintis. Vieta, kur vēsture un leģendas savijas kopā. Sarkanās klintis un vēja veidotās kāpas rada pasakainu ainavu. Viļņi sitas pret krastu savā mūžīgajā dejā starp jūru un zemi. Atrodi mieru klusumā. Austrumos Arugambei, austrumu krasta mūza, kas pazīstama ar savu neskarto skaistumu un kristāldzidru ūdeni. Sērfotāju paradīze Arugambei vilina ar saviem lielajiem viļņiem un mierīgo atmosfēru. Palmas šūpojas vējā, tropu paradīzes miera simbols. Saulē rietot, zvejnieki met tīklus ūdenī, radot gleznainu skatu. Šeit laiks rit lēnāk, dzīve plūst viļņu ritmā. Sērfo vai atpūties saulē, šajās pludmalēs var izvēlēties savu piedzīvojumu. Šrilankas sirdī plaukst un zeļ savvaļas dzīvnieki. Ieej leopardu valstībā Jalas Nacionālajā parkā. Ļauj majestātiskajiem dzīvniekiem sevi apbūt, kad tie pārvietojas pa savu teritoriju, slēpjoties biezajā augājā. Ziloņi ganās plašajos līdzenumos, to saucieni atskan mežā. Jalas Nacionālais parks – īsts savvaļas dabas dārgakmens. Ziemeļos – tikšanās ar savanas karaliskajiem iemītniekiem Udavalave Nacionālajā parkā. Vēro ziloņu bara pulcēšanos pie dzirdinātavas, skats, kas aizrauj elpu. Ūdens bifeļi atvēsinās dubļos, krokodili gozēja saulē. Putnu dziesmas piepilda gaisu, dzīves simfonija savā skaistākajā izpausmē. Šrilankas nacionālie parki – vārti uz neskartu dabu. Džungļu vidū slējas seni tempļi kā mēmi laika gaitas liecinieki. Katrs akmens čuks stāstus par pagātni. Mulkirigala Rāja Mahaviharas templis, kas majestātiski paceļas klints galā, piedāvā elpu aizraujošus skatus. Sajūti vēstures dvesmu, kad tavs skatiens klīst pāri leknajam mežam. Nerātnie pērtiķi, kas šūpojas kokos, atgādina mums par dzīves mazajiem priekiem. To enerģija mierīgajā gaisotnē ienes dzīvīgumu. Tempļa alās krāsainas sienas gleznas attēlo Budas dzīvi. Katrs otrs triepiens atdzīvina mirkļus no apgaismības un gudrības ceļa un aicina uz pārdomām. Gaisā virmo miers, kas nomierina prātu. Tieši šī harmonija savieno mūs ar vietas garīgo enerģiju. Dziļi džungļos atrodas noslēpumainā Ritigala. Atraujas no modernās pasaules kņādas, šī senā vieta elpo mistiku un aicina piedzīvojumu meklētājus, kas augst ko citādu. Vecu klosteru drupas vīd cauri biezajai veģetācijai, atklājot pēdas no mūkiem, kas meklējuši apgaismību. Leģendas vēsta par vientuļniekiem un mītiskām būtnēm, kas šeit mitinājušās. Stāsti, kas nodoti no paudzes paudzē, bagātina Ritigala misticismu. Ritigala vējš nes sev līdzi pagātnes stāstus. Ieklausies tajā, un tas tevi aizvedīs pie gudrības, kas iegravēta šajos akmeņos. Dodies kopā ar mums garšu ceļojumā, kas pamodinās tavas maņas. Šrilankas virtuve, kas ir pilna ar garšām un krāsām, ir dažādu kultūru un ietekmju sajaukums. No piekrastes līdz kalniem, katrs reģions lepojas ar savām kulinārajām tradīcijām. Apmeklē galēji rosīgos tirgus, kas ir īsti svētki gan acīm, gan garšas kārpiņām. Pārdevēji lepni piedāvā savus svaigos produktus. Gaisā virmo kņada un vietējo gardumu vilinoši aromāti. Grozi pārpildīti ar eksotiskiem augļiem, krāsu uguņošana no dzeltenajiem mango un papajām līdz tumši violetajiem mangostāniem. Īsts acu prieks. Kaneles, kardamonu un krustnagliņu smarža pamodinās tavu ožu un sniegs priekšnojautu par gaidāmu garšas baudījumu. Tieši šīs garšvielas piešķir Šrilankas virtuvei tās unikālo raksturu. Noķer kotu roti, iecienītu ielu ēdienu, kas gatavots no sasmalcināts rota maizes, kas tiek cepta kopā ar dārziņiem, gaļu vai sieru. Jau pat skaņa, kad lāpstiņi atsitas pret karsto pannu, uzbudina apetīti. Šrilankas apmeklējums nav iedomājams bez tradicionālā ēdiena – rīsiem un karija. Siltu, baltu rīsu, lēcu un aromātisku kariju mērču kombināciju. Perfekta garšu harmonija. Izbauda zivju kariju, vistas kariju vai dārzeņu kariju, kas gatavots krēmīgā kokosriekstu pienā
ar aromātiskām garšvielām. Kokosriekstu piena saldums lieliski papildina garšvielu pikanto noti, radot īstu garšu simfoniju. Atrodi mazus vietējos restorāniņus, kur ēdieni tiek gatavoti pēc tradicionālām receptēm, kas nodotas no paaudzes paaudzē. Iepazīsti īsto Šrilankas dvēseli, kur ēdiens nav tikai ēdiens, bet gan dzīves un kopā būšanas svētki. Ienirsti salas dzīves ritmā. Lai iepazītu īsto Šrilankas dvēseli, tev jāieklausās vietējo iedzīvotāju ikdienas ritmā. Iekāp tuk-tukā, Šrilankas populārākajā transporta līdzeklī. Sajūt vēju matos, braucot cauri rosīgajām ielām un gleznainajām ainavām. Aprunājies ar vietējiem iedzīvotājiem. Viņu sirsnība un viesmīlība padarīs tavu ceļojumu vēl neaizmirstamāku. Pamēģini iemācīties pāris vienkāršas frāzes singāļu valodā. Vienkārši sveicieni, piemēram, Ayubowan, dzīvo ilgi vai izstūtī, paldies. Pavērš durvis uz vietējo sirdi un radīs patiesu saikni. Izmanto iespēju uzklausīt vietējo stāstus, viņu nostāstu un tradīcijas paliks atmiņā uz ilgu laiku. Ceļo ar cieņu un rūpēm. Baudot šo paradīzi, palīdz mums saglabāt tās skaistumu. Izvēlies videi draudzīgu izmitināšanu un atbalsti ilgspējīgu turismu, kas sniedz labumu vietējai kopienai. Ellā atradīsi burvīgas viesu mājas, kuras ieskauj leknas tējas plantācijas un zaļi pakalni. Mosties putnu dziesmu pavadījumā un elpu aizraujošo skatos, lieliska dienas sākums. Paņem līdzi savu atkārtot lietojamu ūdens pudeli un samazini vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu izmantošanu, lai aizsargātu vidi. Atbalsti vietējos amatniekus un uzņēmumus, iegādājoties suvenīrus un rokdarbus. Atstāj aiz sevis tikai pēdas un paņem līdzi tikai atmiņas. Atrod savu paradīzi Šrilankā, brīnumu sala. No apslēptām pludmalēm līdz rosīgiem tirgiem, no seniem tempļiem līdz bagātai dzīvnieku pasaulē. Šrilanka ir dārgakmens, kas gaida savu atklājēju. Ceļo ar atvērtu sirdi un esi gatavs brīnīties. Ļauj Šrilankas burvībai sevi apņemt. Tevi sagaida unikāla vieta, kas paliks tavās sirdī uz visiem laikiem. Mūsu ceļojumam tuvojoties noslēgumam, apstāsimies uz mirkli, lai ieklausītos vēstures atbalsīs. Šrilankā senās leģendas ir iegravētas akmenī, un katrs vēja dvaša nes sev līdzi pagātnes laikmeta čukstus. Pastaigājies pa Anuradapuras drupām un apbrīno majestātiskās stupas, kas izturējušas laika zoba pārbaudi. Uzkāp Sigirijas klinšu cietoksnī, senās arhitektūras šedevrā, te un izbaudi krāšņās freskas un unikālos vertikālos dārzus. Šeit pagātne nav slēgta grāmata, bet gan dzīves spēks, kas veido tagadni. Sajūt Gandijs, Budas zoba relikvijas glabātājs, svētās pilsētas, garīgumu un iepazīsti senās tradīcijas, kas nodotas no paaudzes paaudzē. Katrs solis, katrs stāsts, ko dzirdi, ved tevi tuvāk Šrilankas bagātajai vēsturei. Dododies prom no viesmīlības pilnās Šrilankas, paņemot līdzi zināšanas un stāstus, kas to veidojuši. Ļauj vēstures atbalsīm būt tavam ceļvedim un ļauj Šrilankas skaistumam un dvēselei palikt tavās atmiņās uz mūžīgiem laikiem. Beigas! Ja jums patika video, atstājiet īkšķi uz augšu un abonējiet kanālu.